Šodien jūsu uzmanībai kaut kas mazs, knašs, spilgts un elektrisks no Renault. Rūts kā maza bitīte. Maza dzeltena bitīte. Un tiekamies ar viešņu, kura reizēm iejūtas multeņu tēlos. Tas, uz ko es šobrīd fokusējos savā karjerā, ir tas, lai man patiktu viss, ko es daru. Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šajā reizē Tavs Auto TV aplūkosim automodeli, kurš atzīmis pēc teju 30 gadu prombūtnes. Pirmās paaudzes Renault 5 tika laists klajā tālajā 1972. gadā. Kā kompakts, ekonomisks un cenā plašai publikai pieejams pilsētas automobilis. Tas kļuva par vienu no visvairāk pārdotajiem auto Eiropā 70. un 80. gados un tika ražots līdz pat 1996. gadam. Bet 2025. gadā šim simpātiskajam hatchbackam būs jāturpina Renault 5 iesāktais stāsts. Šoreiz tiekamies ar Annu Zankovsku, kuru daudzi labāk pazīst pēc skatuves vārda Kato. Viņa izdevusi 2 dziesmu albumus, piedalījusies arī Supernovas konkursā un šovā Balss maskā, taču Kato arī jau 5 gadus strādā radiostacijā EHR latviešu hiti, kā arī pa laikam redzama TV kastē. Piemēram, kopš pērnā rudens pievienojusies Latvijas televīzijas Gudrs vēl gudrāks komandai raidījuma vadītājas amploā. Un reizēm viņa ierunā kādu multeni. Tas, uz ko es šobrīd fokusējos savā karjerā, ir tas, lai man patiktu viss, ko es daru. Un šobrīd es varu pilnīgi noteikti teikt to, ka jebkurš mans darbs ir arī mans hobijs. Un skaidrs, ka nogurt var arī no hobijiem, bet es negribu iedomāties, kas notiktu tad, ja es darītu kādu darbu, kurš man vispār mani nesaistītu un man nepatiktu. Renault 5 Alež ir gājis pa priekšu savam laikam. Tas bija pirmais auto, kura degvielas patēriņš bija mazāks par simboliskajiem 5 litriem uz 100, braucot ar ātrumu 90 km/h. Tas bija pieejams elektriskā versijā jau 74. gadā ar sniedzamību 110 km. Tas ir izzīmējis arī ekodizaina aizsākumus ar dabisku šķiedru jumtu, kas uzlaboja skaņas izolāciju, ar iekšējo telpu, dizainu un degvielas patēriņu. Un var teikt, tas arī bijis vizionārs, izvirzot ambiciozus mērķus, tādus kā jau 86. gadā cenšoties iekļauties aprites ekonomikā ar pārstrādātiem Renault 5 modeļiem. Skaidrs, ka tagad cilvēki dzīvo diezgan dīvaini un par ļoti daudz ko nedomā. Bet man gribas teikt, ka ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Un tieši tāpat arī sāksim ar mazumiņu, sāksim ar atkritumu šķirošanu. Jo kāpēc gan ne? Vai ne? Tagad ir vienkārši fantastiski iespēja vākt pudeles un doties viņas nodot. Vai arī, piemēram, redz, kur automašīnas krēslijā ir gatavot no pārstrādātām pudelēm. Kāds ir attaisnojums, lai to nedarītu? Slinkums? Kā redzat, no jauna dzimušais Renault 5 ir saglabājis savas senča raksturīgās kantainās formas, papildinot tās ar sportiskiem elementiem, platām spārnu arkām, gluži vai kā leģendārā Renault 5 turbo versijā, arī milzīgiem riteņu diskiem un citiem dizaina elementiem, kuri tā vien uzprasās uz tuvāku izpēti. Es kā dāma, man ir grūti novērtēt iespējams tās lietas, kuras kungi novērtētu šajā mašīnā. Man ir svarīgi, lai man ir ērti, lai man ir labs uzrāviens, lai es varu, piemēram, apdzīt, lai man nav apdzinot, piemēram, jābaidās, ka tur kaut kas tūlīt nenotiks kā plānots. Man šķiet ļoti forši, ka šeit var sasaisties brīvi, manuprāt, 4 cilvēki, mierīgi, pilsētas auto, vienkārši super. Tehniski jaunais Renault 5 ir pilnībā nomainījis savu ticību un atteicies no iekšdedzes dzinēju izmantošanas. Šis ir 100% elektroauto, kurš radīts par pamatu ņemot Renault Nissan izstrādāto modulāro CMF-B EV platformu. Tas tiek ražots Eiropā, Francijā, un bāzes modeļa cena mūsu motors Rīgas salonā ir sākot no 27 290 eiro.
Ar vienu uzlādi šis auto spēja nobraukt līdz 400 km, bet jauda, atkarībā no versijas, ir 120 vai 150 zirgspēku. Man diezgan bailīgi būtu braukt ārpus Rīgas un cerēt, ka es varēšu kaut ko uzlādēt. Nākotnē es ļoti gribu ticēt, ka šis viss attīstīsies tik tālu, ka tā būs vienkārši pilnīga norma, ka cilvēki brauc ar elektroauto. Es tiešām ļoti ceru, ka tas tā būs. Lai gan Renault 5 e-tech ir absolūts jaunums, tas ir pamanījies tikt pie automēdiju atzinības un apbalvojumiem. Tas ieguvis prestižo Car of the Year balvu. Fināla balsojumā pārspējot tādus konkurentus kā Kia EV3, Citroen C3e un Hyundai Instep. Starp citu, visi šie minēti auto ir pieteikti arī šī gada konkursam Latvijas e-auto, kur tie cīnīsies par uzvaru automobiļu kategorijā cenu grupā līdz 30 000 eiro. Es ņemtu viennozīmīgi, jo ir ļoti labi. Tiešām šī mašīna ir ļoti, ļoti ērta. Es gan ar elektroauto vienmēr baidos par to, ka ir vienmēr jāatrod kāda tā elektrostacija, kurā var uzlādēt. Un visu laiku ir jāplāno tas brauciens. Bet pilsētā es pilnīgi noteikti domāju, ka šis ir lielisks variants. Arī strādājot pie salona iekārtojuma, dizaineri iedvesmu smēlušies vēstures grāmatās, pētot Renault 5 turbo fotogrāfijas. Paskatieties uz šiem sēdekļiem. Fantastiski. Ja runājam par izmantotajiem materiāliem, interesants fakts, ka arī šajā ziņā Renault 5 ir absolūti zaļš. Piemēram, šis džinsu audums izgatavots no 100% atkārtoti pārstrādātām plasmasas jeb PET ūdens pudelēm. Tālūk, bet visādi citādi, kā redzat, šeit retro dizains visai labi sadzīvo ar modernajām tehnoloģijām. Un jā, kaut arī Renault 5 e-tech elektrika ir tikai 3,92 metrus garš, pateicoties 2,54 metru garantbāzei. Salons ir salīdzinoši plašs. Auto akumulātoru bloks ir novietots zem auto grīdas, līdz ar to atstājot vairāk vietas bagāžai. Un šī nodalījuma tilpums 326 litri. Mašīnas iekšpuse ir tikpat spilgta kā ārpuse, un atkal tas ir par to personalizāciju. Es pieļauju, ka šo var izvēlēties un var neizvēlēties, vai ne, komplektācijā, bet es izvēlētos viennozīmīgi, jo kāpēc, lai es sev nepadarītu priecīgāku. Man patīk arī tas, ka es pārslēdzu režīmus, tātad man bija komforta režīms, pēc tam es pārslēdzu sporta režīmu, un arī visas krāsiņas nomainījās. Man ļoti patīk, ka ekrāns, viņš nav ne pārāk mazs un nav arī pārāk liels kā televizors, kas, manuprāt, varbūt nav tik praktiski. Stūri ir ērti. Kopumā man šeit viss ir ērts un es varu sēdēt savā mīļākajā pozā šeit. Mūsu šodienas brauciens tuvojas noslēgumam. Vēl tikai sižeta izskaņā varam nocitēt Renault Group izpildirektora Lukas de Meo vārdus. Daži produkti ir maģiski. Kad ražotājs atdzīvina automobili, kurš pagātnē radījis tik brīnišķīgas atmiņas, tajā jāieliek milzīgi daudz mīlestības. Tam ir jābūt veiksmes stāstam, jo tas jau ir izpelnījies klientu atzinību. Viņiem jāredz mīlestība, kas ieguldīta šajā automobilī. Un kādam noteikti šis tiešām būs iemīlēšanās stāsts. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies citreiz. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Probro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.